Sveiki! Jā, man sauc Normons Tievniņš, es pārstāvu Latvijas universitāti un tiešām runāšu. Tā, tur man ir prezentācija, neuzliek. Prezentācija tev ir pūtīgi. Demonstrācijas vietas, rekultivācijas prakses, savā ziņā kaut kas jau ir darīts Latvijā, bet tas lielais virzošais spēks viennozīmīgi ir Eiropas uzstādījumi, kurā šajā vidē mēs arī dzīvojam, līdz ar to mēs sekojam līdzi, kas notiek Eiropā un vispār pasaulē. Un no tāda aspekta mēs arī pieiesim šī projekta ietvaros un skatīsimies, kāds ir esošās zināšanas, kādi projekti jau ir līdz šim veikti, jo nav jāizliekās, ka mēs kaut ko jaunu izgudrosim, jāpaņem labās lietas no iepriekšējiem projektiem, pieredze pirmkārt no kūdras jomas un kūdrāju apsaimniekotājiem, jo, teiksim, daudz lietas mēs varbūt paši arī nemaz nezinām, bet jomas speciālisti un apsaimniekotāji jau kaut ko realitātē jau dara. Tikai plaši varbūt to neafišē. Un vēl papildus, tad mums ir šī praktiskā pieredze jāapkopo un zinātnisko projektu rezultāti. Tā ir tā bāze, kas kalpo par pamatu, lai mēs virzītos tālāk uz jaunajām zināšanām. Un tad te mēs runājam par mērķtiecīgiem izmēģinājumiem un demonstrējumiem. Mēs aprunājam tās teritorijas, kur jau kaut kas ir rekultivēts, tās mēs izcelsim gaismiņā, apkoposim pieejamo informāciju un dalīsimies ar šo te informāciju ar interesētajām pusēm. Un te mums ir dažādi rekultivācijas veidi. Latvijā ir oficiāli apstiprinātie, teiksim, no likuma viedokļa, bet ir vēl arī tādi jaunie rekultivācijas veidi, kas varbūt nav plaši zināmi, bet kaut kā pastarpināti mēs jau nojaušam, kas tie tādi varētu būt. Ne? Un beigās no šiem demonstrējumiem rekultivācijas veidiem mēs iegūsim tādu kā apkopojumu, kas ir līdz šim, kas labi strādā, un tas varētu būt tie potenciālie turpmākie rekultivācijas veidi, ko varētu darīt. Tas viens no jaunumiem, ko mēs šī projekta laikā darīsim, tā būs principā pilotvieta 5 hektāru platībā, izstrādātā kūdras teritorijā. Mēs audzēsim niedres, un te ir tā atšķirība, ka tās būs apzināti audzētas, jo niedres pieder tai sugu sabiedrībai vai kultūrai, kas tiek definēta kā politikultūra, un Eiropā pašlaik ir ļoti plašs virziens, kas speciāli tendēs šo politikultūru izmantošanu un audzēšanu, bet tā pieredze audzēt apzināti niedres nav Baltijas valstīs, un tad mēs būtu tie pirmie pionieri, kas šajā gadījumā, teiksim, Lafloras teritorijā mēs to audzēsim, un tad arī būs mums pieredze no A līdz Z, un šajā gadījumā mēs runājam par seggāzēm, jo mēs monitorēsim arī seggāzes, kas ir pirms ieviešanas brīdī, un arī pēc tam monitorēsim. Papildus biomasa, ko jau te pieminēju, arī to mēs mērīsim, un tādā veidā mums būs savi dati, lai saprastu, kas kā notiek un cik veiksmīgi to mēs vispār varam realizēt. Kāpēc ir jāaudzē niedres? Tāpēc, ka šis te viss zaļais ietvars un kurs kopumā saka, ka mēs varam izmantot šo te biomasu un teorētiski samazinās arī sega emisijas. To mēs apskatīsimies praktiski, kā tas notiek. Tiek it kā veicināt arī šī bioloģiskā daudzveidība. Ja mēs runājam par monokultūrām, droši vien tas nav tas veiksmīgākais, bet ja mēs skatāmies, ka teritorijā vispār nekas nenotiek, tad kaut kāda bioloģiskā daudzveidība tādā ziņā tiek uzlabota. Ja? Bet tas virsmērķis jau, protams, ir šo te saucamo degradēto teritoriju atjaunot un pavērst viņu tādā kā ekonomiskākā virzienā un arī no sega viedokļa tādā sakārtotākā vide. Pētniecība, tad te virzās cauri pētnieciskais šis rakurs, jo šī pilotvieta mums tiešām būs kā pilotvieta un demonstrējums. Mēs sapratīsim, ko un cik daudz mēs varam Latvijā fiziski realizēt, cik tas izmaksā,
kādi ir uzturēšanas darbi. Un tas būs tāds kā atspērienu punkts, lai mēs varētu arī tad šo vai pozitīvo vai negatīvo redzēsim rezultātu virzīt tālāk un pateikt, ko mēs redzam no šī iznākuma. Tas būtu viens tāds, ko es gribēju izcelt, jo tas tāds unikāls ir savā ziņā Baltijā. Nav tāds mērķtiecīgi veidots šāds lauks, jo kāpēc tas ir tik unikāls? Tāpēc, ka mums ir jāizstrādā dizains, kā pacelt ūdeni, kā nolaist ūdeni, lai varētu apsaimniekot. Tas tiešām nav apsaimniekošanas tāds jautājums. Bet vēl papildus pa Latvijas teritoriju mums ir vietas, kur mēs veidosim šīs demonstrācijas vietas, apsekosim, teiksim, un skatīsimies arī, kur aug meži, kur aug ogas. Būs atsevišķi demonstrējumi arī ar agrivoltāžu, ja, kur kolēģis stāstīs no Dārzkopības institūta arī, kā mēs varam saules paneļus izmantot kā rekultivācijas veidu. Un ko visu sasumiet kopā, tad mums ir esošās zināšanas kā bāze, tad mēs skatāmies, kas ir jaunais virziens un iegūsim paši savus datus. Ja, un tad to saliekot kopā, centīsimies piedāvāt šos te risinājumus tālākajām darbības pakām, vai kā nu viņas nosakt, ja, pārējām aktivitātēm. Un cerams, ka tas arī palīdzēs ieviest kādu skaidrību arī kūdras apsaimniekotājiem, kūdrai apsaimniekotājiem. Jā. Ļoti īsi. Es zināju, ka būs laika izaicinājums mums šodien, bet līdz ar to es centos būt. Jūs saprotiet, te var ļoti plaši izpausties, bet šķetināsim šo visu soli pa solim no semināru uz semināru. Ja? Tā kā, lai ir intriga mazliet. Labi, es tad došu tālāk vārdu